Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 1. grāmata. 13. nodaļa. Dieva sunīši. 2. rītā, tuliņ pēc azaida, bija jāsūta cilvēki nodedzināt lāču bites. Ilgāk nevarēja gaidīt, jo, kamēr līdz turienei aizkļūs pa malu un mežu ceļiem, kas pavasaros ar vien slapi un dubļaini, paies pāris stundas. 3-4 ēku nodedzināšana arī prasīs savu laiku. Dedzinātājiem taču jāstāv klāt, kamēr ēkas nodeg līdz pamatiem. Ka lāču bites, lai nesāk saukt ļaudis palīgā, kas tur aiz ziņkārības būs sagājuši skatīties, un ka kādu ēku neapdzēš pusdegā. Dzimtkungs dedzināšanu grib uzdot pārvaldniekam. Dzirdēdams tādu sievas tēva nodomu, barons Elsiņš piedāvājis pārvaldnieku vietā vadīt dedzināšanas darbus. Neesot viņš tādu skatu nekad redzējis, un tāpēc gribot būt turklāt. Nebūs nekāds priecīgs skats redzēt ļaudis nelaimīgus, samisušus un dzirdot sievas vaimanājam, nosaka sievas tēvs. Bet, ja gribi, aitu, tik paņemies vairāk vīru līdz, ka lāču bišu saime redzēdama tevi tādu jaunu un labsirdīgu, nesāk varbūt kavēt dedzinātājus viņu darbā. Nē, man būs plecos bise, un neviens neiedomāsies maniem rīkojumiem šā vai tā pretoties. Vīri man vairāk nebūs vajadzīgs, kā tik viens vienīgs uguns pielaišanai. Pēc šādas sarunas baronu Elsiņu drīz redz soļos aizjājam pa muižas vārtiem. Viņam līdz ir tikai muižas jātnieks, kas jāj gabaliņu iepakaļ. Padusē tam ir garena cibiņa ar posu, plukšņiem un pāris lielām oglēm iekšā, kabatā krams ar šķiltavām, un pie sāniem redz piejostu prāvu buntiņu platu sausu skalu. Tas viss tam gadījumam, ja lāču bitēs visi ugunskuri būtu nodzēsti, lai tad nevajadzētu iet prasīt šiem nelaimīgajiem vēl šķiļamos daiktus viņu pašu ēku dedzināšanai. Noskatījies dedzinātājs aizjājam, dzimtkungs jau kā dienā iet brīdi pastaigāties pa āru, jo istabās viņam tagad varen nepatīkami. Gaiss šķietas biezs un smags, tā ka viņiem vecajām plaušām pagrūti nāks tur elpot. Iet viņš pa muižas pagalmu, apskatīdamies ēku stiprumu un vērodams, kur gan būs izdarāmi atkal kādi lielāki labojumi un cik tie apmēram varētu izmaksāt. Bet pārvaldnieks gan pie viņa nav griezies, ne ar kādiem priekšlikumiem un prasījumiem, bet droši vien to drīz darīs. Un nāksies tad atkal atvēlēt kādas lielākas vai mazākas summas. Ak, šī milzīgā muiža ar visām daudzajām malu muiželēm un plašo novadu neienes nekā, tikai jāliek klāt un atkal klāt. Redzēs, kā nu veiksies, kad saimniekus nostādīs uz renti un kad tie klauši vietā maksās muižai naudu. Tā, ievērodams saimniecības lietas un rezēdamies par naudas vajadzībām, viņš pūles novirzīt savas domas uz citu pusi no tā skata, kāds tagad norisinās tūrais meža, tur tā nabadzīgajā zemnieku sētā. Viņa jūtas ir saviļņotas, viņa sirds nemierīga, lai gan viņš cenšas būt mierīgs, izlikties vienaldzīgs. Citu priekšā jau gan tāds var izlikties, bet pašam sevi apmānīt grūti. Paiedams gar modernieka ērbērģi, viņš, pamestams acis logā, redzējis tā zirgu mauši. Uzsējies baušļus uz pieres, uzbracējis krekla piedurknes uz augšu, notinis dilbas pāri elkoņiem ar pāteru siksnām un uzsadzies dižanu pāterdeķi. Maušis skaita pāterus, tā kā viss modernieka ērbērģis rīb. Maušis, kuldamies zirgu mītnieka gaitās, tātad nav paspējis vakar laikā pārasties sava iedzīvē leišu miestelī, un šabu vakaru tam nācies uzņemt šepat muižā, kur nu viņš tad arī diži un dengti svin šabas. Domā sevī dzimtkungs. Ieraudzījis veco kungu, Maušis aiz logatus sveicina, tik zemu paklanīdamies, ka plašais pāterdeķis noviļņojas vien un baušļu ragi gandrīz nokrīt no pieres, bet tūliņ arī uz mirkli pārtrauktā pāteru straume rībēdama rit un plūst atkal tālāk. Jā, šodien ir žīdiem, rīt atkal mums būs svētdiena, domā dzimtkungs, bet kāda svētdiena, lai ir tur tiem izpostītajiem ļautiņiem? Savādi viņām ir ap sirdi, visai savādi. Dažādu tiesu viņš kā senators savā mūžā ir spriedis, dažādus sodus uzlicis, bet nekad viņam nav nācies tos uzlikt kādiem cilvēkiem savā tuvākā apkārtnē vai pašam redzēt sodu izpildām. Šoreiz nu pavisam citādi. Viņš viens pats bargo sodu uzlicis
administratīvā kārtā šiem nabaga zemnieciņiem. Pats viņš arī norīkojas soda izpildīšanu, un pats nu redzēs to izpildām. Gan ne visā tūmā un skaidrībā, bet notālēm. Dūmi taču būs arī šie saredzami. Jā, šāda reize ir pavisam savādāka, bet ko tur var darīt? Staigādams ārpus muižas pagalma pa lielceļu, viņš met acis uz to pusi, kur atrodas lāču bišu sēta. Vai nebūs jau dūmi redzami? Bet nē, nav vēl nekas redzams. Tātad dedzinātāji nav tur vēl aizjājuši. Nu, gabals ir jājams, aulekšus nebūs skrējuši. Laikā arī vēl diezgan. Grūti arī še no līdzenas vietas saredzēt, vai tālumā kur kas deg vai ne. Varbūt vējš zen dūmu sānis, tā kā tie neiet stāvus gaisā, un tad še vēl te var kūkot un gaidīt dūmus rādāmies. Izstaigājies pāri, viņš iet atkal iekšā, uzkāpj pils 3. stāvā un lūkojas tur pa logu ārā. Nav arī tur vēl nekas redzams, bet, kad viņš pēc brīža atkal palūkojas logā, tad redz pat labam tālumā mežiem pāri ceļamies dūmu stābu augstu gaisā. Pie gaižas zilās debesis, gar kuru peld tikai dažas baldas mākoniņas, tumši pelēks dūmu gubenis, locīdamies un dalīdamies vairāk strāvās un līkumos, viļņo augšup. Tumšie dūmu mutuļi pēc brīža top gaišāki, pelēkāki, acīm redzot pēc salmu jumta aumaļīgās nosvilšanas, sāk nu kurēties mierīgākā gaitā pati ēka, deg spāres, dziedri un koka sienas, tur dūmi tad arī ir rēnāki, gaišāki. Bet drīz šiem dūmiem blakus par jaunu ceļas melnu dūmu mutuļu gaisā. Aha, nu viņi aizsilinājuši otru ēku, arī tai jumts degs prakšķēdams un dūmi kuplās lēkšās ceļas augšup. Lai gan tas notiek krietni tālu, tūr aiz lielajiem mežiem, plašajām pļavām un citiem klājumiem, tomēr dūmi tik brangi saredzami, ka no tiem var vērot gandrīz visu dedzināšanas un degšanas gaitu. Bet nav viņam tur vairs ko skatīties, vērot vai domāt. Viņa pavēle ir izpildīta, kā nācās, un ar to viņam pietiek, ka viņš var iet atkal mierīgi savās gaitās. Viņš nokāpja 2. stāvā savā darbistabā un grib tur ko darīt, bet darbs nevedas, miers no viņa bēg. Protams, nevis to niecīgo veco skabūšu dēļ, ko znots tagad nodedzina tur tiem nabaga zemnieciņiem. Tas ir nieks, tādus var uzcelt citus, bet rūpes un nemiers viņa moca mīļās meitiņas dēļ. No sievas pastāstījumā viņš zina, ka vēl nekas nav noticis. Nav nekas grozījies Līnas stāvoklī. Vēl ar vienu viņa atrodas tikai iepriekšējās raizēs, kas brīžiem uznāk, tad atkal pāriet. Radības varot gaidīt vai nu šodien uz vakaru, vai nākošo nakti. Tāda ilga vilkšanās Līnas tinībās veciem kungam modina rūpes un bažas mīļās meitiņas dēļ. Ja nu rodas kādi sarežģījumi, ja mātes vai bērna dzīvība nāk briesmās, vai viņš tagad nesajūtīs to kā dieva pirkstu, kā sodību viņam par to cieto bargo izturēšanos pret nabaga zemnieku asarām? Sevišķi viņam bēdas, bažas un bailes dara tagad tas, ka viņa cietās izturēšanās dēļ nav iespējams saprātīgo andarti aicināt šurp. Skrējējs, ko viņš jau vakar, citiem nekā nebilzdams, bija pats aizsūtījis ar vēstulīti uz Auci pie turienes ārsta, lai tas drošības dēļ steidzīgi braukt šurp. Šorīt pārskrējis atpakaļ, paziņodams, ka ārstu neatradis mājās, jo tas aizbraucis Jelgavā. Tātad arī šis viņa gudrais nodoms nav izdevies. Tīri jādomā, ka Dievs viņu patiesi grib piemeklēt viņa cietsirdības dēļ. Līnas liktenis nu ir uzticēts vārda pilnā ziņā vienkāršām nemākulīgām sieviņām, vai tam tā vajadzētu būt. Un viss viņa ietiepības dēļ vien. Ak, ja tagad notiek katastrofa, no kam Dievs lai žēlīgi pasargā, tad tas viņam visu mūžu būs jāuzskata kā taisni pelnīts Dieva sods. Pēc pusdienas pārjāja Arnolds. Vai visas sēkas nodega labi? Vecātam sievas tēvs. Jā. Kuru vismazāko ēciņu atstājāt pašiem un sīkajiem lopiem patvaram, kādu šķūneli vai pirti? Nezinu, kas tā tāda bija, bet mazāk, ka tā bija par visām citām. Atteic znots, ieiedams savā istabā. Sievas tēvs saprot, kas no tām netīk nerunāt par šo lietu. Viņš tad arī tam vairāk neko netaujās, kas padarīts, tas padarīts. Jaunās pasaules cilvēkiem, kā redzams, ir visai mīksta sirds, un Arnolds arī piedar pie tādiem. Bet lai. Arī humāni cilvēki dzīvē ir vajadzīgi. Pie tādiem pieder jau arī viņš pats, kas jaunās dienās sēdējis kantam pie kājām un klausījies viņa mācību par skaidro prātu.
Protams, viņam ir savs noteikts stingrs raksturs, sava cieta griba, no kā visa viņš tagad neatkāpsies, un zem šī rakstura, zem šīs gribas, nākas tagad ciest vienas zemnieku sētas iedzīvotājiem. Bet ko tur var darīt? Un gan viņš par to atkal citādi būs labs un žēlīgs ir pret šo pašu saimnieku, ir pret pārējiem zemniekiem. Tā viņš pats sevi mierina, bet nevar tomēr īstu mieru nekur gūt, un bažas un rūpes mīļās meitiņas un viņas pēcnācēja dēļ nemitas. Ne, mājās viņam nav miera. Pēc palaunaga viņš liek jūgt zirgus pusratos un pateica savējiem, ka gribot pabraukāties, sēžas iekšā un liek kučerim braukt uz lopu muižas pusi. Tomēr, kad sasnieguši lopu muižu, pasaka kučerim negriezties viss tur iekšā, bet braukt te garām uz mācītāju muižu. Pavasaros ceļi slikti, steigties nav jāsteidzas. Dzimtkungs tālāk saka kučerim, lai brauc soļos. Netālu no lielceļa ir baznīca, pat labāk tās turnī sāk zvanīt. Ko tur zvana? Vai kāds miris? Ievecēs kungs kučerim. Jā, dieva sunīši rej. Bet ko tie rej, to nevar zināt. Jāpaklausās. Atsaka kučieris un pieturējis zirgus un noņems cepuri klausās. Kā labi, tu baznīcas pulksteņus sauc par dieva sunīšiem? Vecā dzimtkungs arī pacēlis cepuri un klausiedamies. Tā ļaudis tos dēvē. Kā labi? Laikam tā labi, ka baznīca ir dieva sēta, un viņi ir šīs sētas sunīši, kas ir iedami paziņo ļaudīm un kungiem, ko katreiz lai dara. Svētrītiem viņi rej baznīcā ej, baznīcā ej. Pēc dievkalpošanas atkal rej mājā ej, mājā ej. Tas tā labi, lai ļaudis neietu krogū, bet tūliņ jaustu ik viens savas mājas. Tad viņi katreiz skan savādi. Kā tad, cienīgs lielskungs, katreiz savādi? Un ko viņi tagad ziņo? Es jau klausos, mirēja apzvanīšana, tā nav. Tad, ja labs cilvēks aizgājis, tad tie skan nāc kapos, nāc kapos. Ja ļauns cilvēks nomiris, tad Dievs tevi neņems, velns tevi paraus. Bet tagad šīs skaņas nav dzirdamas, un parastā sestdienas skaņa, kad iezvana svētvakaru, arī tā nav. Daudz draudzēs Kurzemē, cik zinu, svētvakaru nemēdz iezvanīt, bet pie mums mēdz. Mūsu draudzē tas tā parasts jau no laika gala. Un kā viņi svētvakariem skan? Tad tie tādam kungam vai vagarim, kas ļaudīm nedod svētvakaru, kalpinādami tos vēl pēc saules sludina šādu likteni pēc nāves. Dievs tevi neņems, velns tevi neraus, debesīs kāpsi neuzkāpdams, elle kritīsi nenokrisdams, pusgaisu vienlidināsi. Un tagad viņi tā neskan? Nē, tagad pavisam citādi. Vai jūs, cienīgs lielskungs, nevarat saklausīt, ko viņi rej? Nē, nekā. Dzirdu tik, ka iet bim, bam, vairāk neko. Tas tālāk, ka jūs reti dabūjiet viņus dzirdēt, bet mēs, zemnieku cilvēki, kas no mazu dienu tos dzirdam un esam viņu riešanu mācījušies tulkot un saprast no saviem tēviem un mātēm, ļoti labi izšķiram, kā viņi kuru reizi skan, kad tik brītiņu labi ieklausāmies. Nu, esmu ieklausījies un skaidri saprotu arī, kā viņi šovakar skan. Nu, kā tad? Tā vieniet. Stāvu nesit gulu negāz, stāvu nesit gulu negāz. Vai jūs, cienīgs lielskungs, nu arī vēl nevarat sadzirdēt? Nē, nekā, tikai bim, bam, vieniet. Un ko tie vārdi nozīmē, ko tu dzirdi? Kam viņi to saka? Cienīgs lielskungs, tas ir tas rējiens, ko viņi svētvakariem uz kungiem rej. Kā lab tā? Lai svētvakariem, kad muižā grib pērt ļaudis, tiem stāvus nesit un guļus, lai arī tos negāž, bet kad nevar sist ne stāvus, ne guļus, tad jau pērt nevar, nemaz. Tā redziet, cienīgs lielskungs, Dievs liek saviem sunīšiem riet kungiem ausīs, lai tie dzirda Dieva pavēli un cilvēkus neliek sist. Nekas? Jauki izdomāts. Tiešām jauki. Jā, cienīts lielskungs, pa gadu simtiņiem dabūdama ik svētvakara briesmīgus pērienus, tauta to tā izdomājusi. Kad kungi bargi, nežēlīgi, kā tas sevišķi dzirdams par dažiem citiem novadiem,
tad baznīca un Dievs ļaudīm šie zemes virsū ir vienīgais atbalsts, vienīgā cerība. Nebūtu baznīcas un Dieva, tad jau dažam nepatiktos nemaz dzīvot. Bet tā katrs nes savu nastu ar pacietību, un tanī jaukajā cerībā, kā tur viņā saulē, ir mums zemes vergiem būs labāk un vieglāk. Pats nāvē iet nedomā neviens, lai arī šie būtu cik grūti būdams. Baznīca ir tā vieta, kur ļaudis sarunājas ar Dievu, izsūdzēdami tam savas bēdas, un baznīca ir arī tā vieta, kur Dievs liek saviem sunīšiem ļaudis mierināt un priecināt, un riet kungiem ausīs, lai tie nav nežēlīgi un neliek sist cilvēkus, sevišķi svētvakaros. Kā labi sevišķi svētvakaros? Tālāk, ka sestdienām dabū pēriena visi tie, kas nedēļā to pelnījuši, bet vēl nav to dabūjuši. Sestdienas vakarā pērienu saņēmuši, visi tad dodas mājās, noperas vēl pirtī, un tad rīt iet baznīcā. Ak, tad jau pēriens pēriena galā, omulīgi pasmēs dzimtkungs. Tā ir cienīgs liels kungs. Šovakar tāds pat vakars, un tālāk Dieva sunīši kaukdami rej. Stāv un nesit gulu negāz, stāv un nesit gulu negāz. Bet tagad taču svētvakariem nekādus cilvēkus manās muižās vairs neper, izsauca dzimtkungs. Es jau sen esmu devis pavēli pēršanu atstāt. It, ja gadītos kādi nevaldāmi rezgaļi, ar kuriem citādi nekā nevar iztikt, tad tik tiem uzskatīt pa 5, ne vairāk. Tā gan ir cienīgs liels kungs, kā jūs sakāt, bet šovakar pērs nevis muižas darbiniekus vai kaut kādus rezgaļus, bet 20 vai vairāk saimniekus. Ko tu saki? Kas tos pērs? Brināts dzimtkungs. Pagasta tiesa, cienīgs liels kungs. Kā labi? Tā labi, ka tie muiži aprunājuši, teikuši, ka muiža atlaizdama saimniekus no klaušas un prasīdama naudu, gribot tiem dīrāt 2 ādas nost. Muižkungs dabūjis to zināt, gribēja likt tos dengti nosukāt, bet dabūjis zināt, ka muiža nedrīkst vairāk pēriena dot, kā tikai pa 15 sitienu, paaicinājis pie sevis tiesas priekšsēdētāju un licis piespriest katram pa 25 cirtieni. Tiesa tad arī to tā nosprieda, un šovakar vainīgie saziņoti muižā, kur tie kopā ar pārcitiem peramiem dabūs nolikt to sodu. Zirgu maušis jau vakarā atvedis jaunu platu pletni, ko muižkungs bija tam uzdevis pataisīt no visbiezākās vērša ādas, sašūtas 3 kārtām. Vecā pletne bija sadilusi, izžuvusi, izturkšķējusi un palikusi pavisam viegla, bet jaunā ir bieza un smaga. To nu šovakar laidīs pirmo reizi darbā. Kuš? Diezgan apturi zirgus! Uztraucies un it kā saskaisdamies strauji uzsauc kungs kučierim žigli, izkāpa no puskarietes un teica: Jā, nu, es arī saprotu Dieva sunīšu riešanu. Tā viens skan: stāv un nesit gulu negāz, stāv un nesit gulu negāz. Un tā būs notikt. Brauc tūliņ mājās un pasaki muižkungam, kā lai nevienu cilvēku neper. Es to pavēlu. Ak, saimnieku spērt, tā ir kauna lieta. Bet cienīgs liels kungs man tur muižā neticēs, domās mani iedzērušos vai kādus niekus sagudrojušu, un peramie dabūs savu tiesu kalikts. Ticēs, saki, ka es tevi sūtīju. Bet ne, pagaidi, es tev iedošu zīmīti. Un izņēmis sev no kabatas mazu papīrīti, ātri uzrakstīja tur dažus vārdus, un tad iedeva to kučierim, piebilstams. Un zirgus nežēlo, ka nav par vēlu, tik pēc tam tos labi atpūtini. Nebūs par vēlu, cienīgs liels kungs. Pēršana šoreiz uzticēta maušim, tādēļ, ka tam stipra roka un ciets sitiens, bet maušis drīkst stāties darbā tikai tad, kad šabas nosvinētas. Tas ir, kad rieteklis jau uzlēcis. Es muižā būšu laikā. Visu ceļu lēni esam braukuši, nu ļaušu, lai zirgi dod kājām pilnu vaļu. Bet kur jūs paliksit? Es tik ātri nemīlu braukt. Man arī vēl darīšana pie mācītāja. Pasaki kalnā, ka pārbraukšu vēlāk, vai nu ar lopu muižas vai mācītāja zirgiem. Kučieris aizlaida straujā gaitā, tā kā dubļi mīkstajā ceļā šķīda uz visām pusēm. Dieva sunīši, it kā izpildījuši savu šīs dienas uzdevumu, apklusa, un vecais bruģi kungs pa apžūšo ceļu mali, nesteigdamies soļā uz mācītāja muižas pusi. Sajūsdams sevī patīkamu mieru un sirds vieglumu, kādu šodien visu dienu nebija jutis. Tagad, kur viņš bija izdarījis tādu labu darbu, viņam šķita, it kā viņš stāvētu debesīm un Dievam atkal tuvāk. Arī rūpes un bažas mīļotās meitiņas dēļ bija kļūšas mazākas, vieglākas.